Labdien, cienījamie skatītāji! Aktualitātēs kā pirmo tēmu mēs piesakam sirds veselību. Aortas vārstuļu stenoze, jeb AVS, ir visbiežāk sastopamā sirds vārstuļu slimība Eiropā un Ziemeļamerikā, kā arī izplatītākais kardiovaskulāro slimību izraisītas nāves cēlonis pēc koronārās sirds slimības, sirds mazspējas un hipertensijas. Cilvēkiem pēc 65 gadu vecuma ir zināms, ka no 2 līdz 7% ir aortas vārstuļu sašaurināšanās, jeb stenoze. Vecumā pēc 80 gadiem aortas vārstuļu stenoze sastopama pat līdz 10% no cilvēkiem. Protams, ne visos gadījumos šis vārstulis ir tik smagi skarts vai tik smagi izmainīts, ka jāoperē vai jāizvieto. Bet ir zināma daļa pacientu, kuram, protams, ir nepieciešama ķirurģiska operācija un vārstuļu nomaiņa. AVS ķirurģiska korekcija ir otra biežākā sirds operācija pēc koronāro artēriju šuntēšanas operācijas. Galvenais AVS patoģenētiskais faktors ir ateroskleroze. Tad, kad asins plūst ārā no sirds, tad vārstulis atverās vaļā un asins brīvi plūst cauri no kreisā kambara uz aortu. Tad, kad spiediens aortā ir lielāks nekā kreisā kambarī, vārstulis tiek aizvērts diastolē un noslēdzās. Tāda ir šī vārstuļu funkcija. Kļūstot vecākam cilvēkam, vārstuļu virsmas vairs nav tik elastīgas un mīkstas, tās kļūst cietas, tajās izgulsnējās kalcijas, virsmas it kā pārkaļķojas. Un tad šo viru atvēršanās ir traucēta. Un asins ar grūtībām iet cauri. Ja. Lai varētu sākt adekvātu pacientu ārstēšanu, ir svarīgi noskaidrot precīzu anamnēzi un to, vai konstatējami raksturīgie simptomi – alpas trūkums slodzes laikā, stenokardija, galvas reiboņi, ģīboņi. Ja ģimenes ārsts izklausa troksni virs sirds, šādos gadījumos noteikti ir jānozīmē sirds ultraskaņas izmeklējums jeb ehokardiogrāfija. Ar tās palīdzību novērtē sirds funkciju, sirds vārstuļu funkciju un konstatē, kurš no vārstuļiem ir slims. Un, ja ir izteikta vārstuļu patoloģija, šādos gadījumos pacientu jānosūta pie kardiologa vai pie kardioķirurga, lai vērtētu, kā šim pacientam var palīdzēt. Un, protams, galvenā ārstēšanas metode smagu vārstuļu slimību gadījumā ir ķirurģiskā metode. Gadījumos, kad pacients ir vecāka gada gājuma, visbiežāk virs 80 gadu vecuma, nerad šiem pacientiem ir vairākas blakus slimības, kā cukurdiabēts, sirds mazspēja, asins saslimšanas, vispārējā stāvokļa pasliktināšanās, nerad varbūt arī kāds audzējs. Tātad vairāk faktoru, kuru dēļ standarta ķirurģiskā operācija ir saistīta ar augstu risku, vai dažkārt šie pacienti pat nav operabli, jeb nav operējami. Šādos gadījumos mēs piedāvājam veikt mazinvazīvu, jeb transkatetrālu aortas vārstuļu nomaiņu. Šobrīd mēs atrodamies sirds operācijas zālē un gatavojamies veikt transkatetrālu aortas vārstuļu implantāciju 80 gadu vecai sievietei ar izteiktu aortas vārstuļu sašaurinājumu. Sieviete ir gados un ir vairākas blakus slimības, kuru dēļ konvencionāla, jeb standarta ķirurģiskā operācija ir saistīta ar augstu risku. Tādēļ sirds komanda ir nolēmusi šai sievietei veikt mazinvazīvu operāciju, jeb transkatetrālu vārstuļu implantāciju. Šajā gadījumā vārstulis tiek ievadīts caur cirkšņa artēriju, neatverot krūšu kurvi, nepieslēdzot mākslīgu asinsriti. Tātad pacients ir diezgan stabilā stāvoklī, nav pat pilnā narkoze, pacients ir it kā tādā virspusējā miegā. Līdz ar to operācijas trauma un kopējā iejaukšanās ir krietni mazāka nekā tas ir standarta operācijas ietvaros. Pēc operācijas, protams, pacients tiek novērots intensīvās terapijas palātā, un ja viss ir labi un hemodinamika stabila, tad otrā dienā jau tiek pārvests uz palātu.
Eleonoras kundzei Nulikā veikta transkatetrāla aortas vārstuļu implantācija. Problēma ar sirds vārstuli konstatēja pēc nepatīkamām sajūtām, žņaukšanu kaklā, veicot padziļinātu izmeklēšanu. Nekāda jūta, viss bija zem zarkos. Un jau tā mēs, tagad es nezinu vairāk, kur man viņš ielikts ir, es pat nezinu, kur viņš ir ielikts. Bet ja jau viņš palīdzies, tā jau saka ļoti palīdzot. Un doktors jau saka, ka varēs vēl 10 gadus dzīvot. Un es jau iesaku citām dāmām arī, ja grib jau ilgāk dzīvot, lai nāk pie doktora rudzītas un ārstējās. Arī Gaidas kundze cieta no aizduses, nespēka un sirds žņaukšanas. Arī viņai veikta transkatetrāla aortas vārstuļu implantācija. Es jūtu, ka es brīvi varu elpot. Un vispār jau nevienu sliktu vārdu nevaru teikt. Ārsti profesionāli, zinoši, laipni, viss personāls. Es nezinu, vienkārši kolosāli. Tā kā, jā, liekas, vai kā tas ir, bet arī paklausījos. Citiem arī bija tā taisīts un visi tā labi atsaucās. Kopumā tas ir izteikts komandas darbs. Tā arī mēs saucam to sirds komandu. Šajās operācijās piedalās gan kardiologi, gan arī kardioķirurgi. Tā kā tas ir apvienojas šīs abas nozares, un operācijas tiek veiktas hibrīda operāciju zālē. Ko tas nozīmē? Hibrīda operāciju zāle. Tā ir īpaši aprīkota zāle, kurā bez operāciju galda vēl ir rentgena iekārta, arī ehokardiogrāfijas iekārta. Tātad ir vajadzīgi vairāk šīs diagnostikas iekārtas un modalitātes, lai mēs varētu realizēt šo ļoti moderno un ar augstām tehnoloģijām saistīto operāciju. Transkatetrālas aortas vārstuļu operācijas Latvijā tiek veiktas kopš 2009. gada. Sirds ķirurgs priecēja, ka ģimenes ārsti nosūta vecāka gada gājuma pacientus uz konsultācijām pie ķirurga, iesakot operācijas un tādējādi uzlabojot viņu dzīves kvalitāti un ilgumu. Un iesaka to darīt arī turpmāk.